Un labvakar visiem, esam gaisā Facebookā, tikko sākām arī ierakstu. Mani sauc Baiva Susei, un šodien ar mani kopā ir mana kolēģe Liena Millere un Agita Ozoliņa no Jelgavas valsts ģimnāzijas, kas mums praktiski parādīs un pastāstīs par grupu darbu tiešsaistē. Tie, kam jau iepriekš teicām, ka mums, diemžēl, Zoomā ir tikai 100 vietas, bet tie, kas šobrīd mūs dzird Facebookā, vai tie, kuru kolēģi netiek iekšā, droši dodieties uz mūsu Facebook lapu. Ir tiešraide un visus jautājumus tur arī droši varat uzdot visu webināru laiku. Es sekošu līdz jautājumiem gan Zoomā, gan Facebookā. Tā kā rakstiet jautājumus, un tad jau mēs piefiksēsim un uz visiem centīsimies atbildēt. Un webinārs tiks arī ierakstīts, un visiem 700, man liekas, ka apaļi 700, kas pieteicās webināram, nosūtīsim arī ierakstu un visus materiālus. Tā kā, Liene, es dodu vārdu tev. Jā, labā lieta šim webināram arī pievienotais bonus būs daži materiāli, kurus esam sagatavojuši paralēli, ko arī parādīšu, kas jums noteikti noderēs. Un tāpēc arī pati prezentācija jums būs pieejama arī pēc webināra, tā kā nav visu drudžēni jāpieraksta, bet zinu, ka ir daļa cilvēku, kam patīk pierakstīt, ka tā viņi labāk atceras, tāpēc skatieties paši pēc saviem ieskatiem. Tātad, kas tad mums šodien sagaida? Tu dalīšos ar ekrānu. Pirms mēs pieķersimies jau saturam un tā tālāk, tad jūs pieteicāties uz to, kā organizēt virtuālo grupu darbu, un kā Baiba teica, vadīšu es un mana kolēģe Agita Ozoliņa, kas ir ne tikai Jelgavas valsts ģimnāzijas skolotāja, bet arī ir Skola 2030 eksperta un ir arī vadījusi mācības šajā sakarā. Šodien tāds ļoti šaurs, it kā no vienas puses tāds diezgan šaurs konteksts, tieši virtuāls grupu darbs, bet no otras puses tas arī ir diezgan plašs un ņemot vērā šo milzīgo cilvēku skaitu, kas šoreiz pieteicās, kā jau Baiba minēja, pāri par 700, tad droši vien katram no jums ir savas gaidas. Un, godīgi sakot, mēs negaidījām tik milzīgu skolotāju atsaucību un negribētos pievilt jūsu gaidas. Un tāpēc šodien mēs sāksim ar vienu mazu padleti sienu, kurā ir tikai viens jautājums. Ko jūs gribat uzzināt par grupu darbu organizēšanu? Un šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, tāpēc, ka ja mēs gadījumā šodien šajās 90 minūtēs nevarēsim atbildēt uz jūsu jautājumiem, tad iespējams tas būs pamats, lai rīkotu vēl vienu webināru, kurā tad mums būs iespēja atbildēt uz tiem jautājumiem, kuri tieši jūs interesē. Tāpēc atveram saitīti e.uz/ETV grupas, un tur mums būs lieliska padleta siena, kas jau droši vien visiem ir zināma, kas ir padlets. Tiem, kam varbūt tas tomēr ir jaunums, tad dubult klikšķi un droši rakstām iekšā savas idejas par to, ko jūs gribat uzzināt par grupu darbu, kādas ir jūsu gaidas varbūt no šī webināra, kāpēc jūs vispār pieteicāties, kas ir tas, kas jūs interesē. Jo precīzāki jūs būsiet, jo lielāks iespējas, ka, ja ne šajā, tad kādā citā webinārā jūs noteikti saņemsiet atbildi uz savu jautājumu. Vismaz tik, cik tas ir mūsu kompetencē, mūsu iespējās jums šīs atbildes sniegt. Tā kā atveram šo saiti, un Baiba noteikti ir iekopējis arī tiem, kas ir Facebookā, komentāru sadaļā skatieties. Noteikti ir šī saite, lai arī tie, kas ir Facebookā un varbūt nevar pieslēgties Zoomam, tad arī jūs varat rakstīt savas idejas šajā padleta sienā. Lūk, un es savukārt tikām atvēršu, paskatīšos, kā tad mums iet ar tām gaidām. Kurš ir kāds jau uzrakstījis? Vēl izskatās, ne, bet viss ir procesā. Kas noteikti čatā. Kāds ierakstījis ir čatā, nekas. Domāju, ka Baiba piefiksēs. Likšu drošības pēc arī šo saiti. Kopēšu.
Droši mums nav nekur jāsteidzās. Nokopēsim. Kad ir klusums, vai tiešām nevaras, vai, bet tu vari pastīties, vai šī saite varas? Man arī atvēra, bet man neļauj. Ļoti labi varās un ļoti smuki strādā. Nu tad mums vienkārši mums ir palaists viss kopā, visas sistēmas, un izskatās, ka vienkārši drusciņi dators bremzē, tāpēc arī varētu. Es mēģinu pierakstīt apmēram tās idejas, bet es varu arī nošērot, Liene. Varbūt, ja tu noņem nos, es varu nošērot to lapu uzreiz. Labi, tas jās nošēro, beigšu. Tā. Nu, pamēģini. Tā, tu vēl neesi, jā. Tūlīt, redz, kur ir. Aha, redz, kur ir. Visas idejas jau rodas lieliski. Mēģinu tu pierakstīt. Jā. Tā garā saiti vienkārši bija drusku kaut kas nebija īsti, bet es ieliku vēlreiz garo saiti, un šī strādā un rāda, un viss kārtībā. Tas ir labi. Arī Facebookā tu ieliki, Jā? Labi, lieliski. Prieks redzēt, ka daži ļoti konkrētas lietas raksta. Jā, klātbūtnes sajūta, tas ir aktuāli. Tīpaši, ja mēs esam visu laiku projām un sazināmies tikai caur šo te mazo ekrānu, tas varētu būt liels izaicinājums. Un piebildīšu, ka mums Facebookā ir 263 sekotāji šobrīd līdz webināram. Tur, ja būs kāds komentārs, tad es noteikti došu ziņu. Rīgi interesē vairākus, jā. Labi. Piebildīšu, ka Facebookā ir vēl daži komentāri par to, ka arī interesē, kā tehniski to izdarīt. Labi, Agita, tu varbūt vari beigt dalīties. Es tad atgriezīšos pie prezentācijas un apstīsimies, kas mums bija plānā, ko mēs esam ieplānojuši šai reizei. Un iespējams, ka daļai no jums arī tiešām atbildes būs uz jūsu jautājumiem. Nu tad tā, ko tad mēs ieplānojām? Mēs ieplānojām no savas puses. Varbūt tas, kas šeit ir, nav gluži tādā secībā, kādā tas būs, bet mēs plānojam runāt par grupu darbu plānošanu, kas ir tie galvenie aspekti, kas ir jāņem vērā, runājot arī par atbalstu grupu darba laikā, kā tad nodrošināt tā, lai tās grupas strādā, tad, kad es kā skolotājs nevaru redzēt visu klasi, kā tas ir klātienē, un nevar pieiet katrai grupai klāt, ko darīt un kā atbalstīt skolēnus, lai šis grupu darbs tiešām tiktu paveikts. Runāsim arī par tehniskiem risinājumiem, un būs arī daži tiešām no dzīves tiešām stāsti par to, kā tad grupu darbu veido Agita. Un iespējams, es kaut kur iestarpināšu arī savu iepriekšējo pieredzi, kas varbūt nebija attālinātās mācīšanās laikā, bet esmu strādājis tieši organizējot grupu darbu virtuāli. Nu, lūk. Tiem, kas varbūt domā par to, kā tad šeit trakajā laikā vispār sākt runāt par grupu darbu un kā vispār sākt to plānot,
tad noteikti ir jāskatās uz tēmu kopumā un jāskatās šī tēma, nevar plānot vairs tikai vienai stundai, bet ir jāplāno visa tēma, jo tad tu vislabāk kā skolotājs redzēsi, kurā šīs tēmas aspektā tev šis grupu darbs būs visvērtīgākais, jo ir tēmas, kurām labāk ir strādāt individuāli un vairāk pievērsties tieši konkrētu zināšanu nostiprināšanai un jauno zināšanu ieguvēju, un ir kaut kādas tēmas ikvienā mācību priekšmetā, kurā ir labāk to darīt grupā, lai attīstītu pie reizes arī šīs sadarbības prasmes. Un tā kā ņemot vērā, ka mums bija tik liels cilvēku skaits, kas pieteicās, es domāju, ka nevienam nav jāskaidro, kāpēc skolēniem ir jāmāca sadarboties un kāpēc tas ir jādara virtuāli. Jo mēs arī paši tagad strādājam virtuāli un arī paši mācāmies sadarboties virtuāli. Tas ir liels izaicinājums kā pieaugušajiem tā skolēniem, un mums ir jādomā par veidiem, kā viņus atbalstīt. Tad, kad mēs esam sapratuši, kas ir tā tēma, tad domājam, ko skolēni var vieni paši, kur ir vajadzīgs mūsu atbalsts, kur viņi var izlasīt, saprast, kur un kur varbūt ir ļoti svarīgi, ka mēs visi esam tieši vienā laikā tiešsaistē. Un šeit varētu būt tā pievienotā vērtība, varētu būt šis grupu darbs tieši tad, kad mēs esam tiešsaistē, ka mēs varam par to parunāt, ka mēs varam diskutēt un dzirdēt dažādās atbildes. Un svešvalodas skolotājiem vēl jau būtiskāk ir tieši šī būšana tiešsaistē un iespēja dzirdēt skolēnus, sarunājamies, ļaut skolēniem veidot dialogus, tā ir papildus vēl svarīga vērtība. Un vēl tāds svarīgs aspekts ir ļoti svarīgi padomāt, kurš ir tas kolēģis, ar kuru jūs sadarbosieties, īpaši tas par tādiem grupu darbiem, kas būs tādi ilgtermiņi, pieņemsim, vairāk dienu garumā, kur skolēniem pašiem attālināt jāorganizē savus darbs, lai tas darbs tiktu paveikts grupā, bet ņemot vērā, ka katram kolēģim viņa priekšmets ir vissvarīgākais, tad mums ir jāsadarbojas, jo tā mēs to skolēnu nepārslogosim, bet ar vienu darbu varēsim uzreiz sasniegt rezultātus gan savā, gan vēl kādā mācību priekšmetā. Un pāri visam, tāpēc šeit trīskārši izcāts ir grupu darba mērķis. Tas ir viens no pašiem svarīgākajiem aspektiem. Ja man ir skaidrs, kāpēc tieši šeit, kāpēc tieši tagad mums ir šis grupu darbs, ko skolēni iemācīsies, veidojot šo grupu darbu, tad arī tas būs veiksmīgi. Tad, kad man ir skaidrs, kāpēc un ko skolēni mācīsies un darīs, tad es varu domāt par tehniskiem risinājumiem un atbalsta struktūru. Un atbalsta struktūra, es domāju, ka tas nav tikai skolotājs, viens pats kā atbalsts. Tas, protams, būs viens no atbalsta struktūras veidiem, bet, protams, ir iespēja arī, ka skolēns skolēnam sniedz atbalstu savas kompetences un savu spēju ietvaros. Vai, piemēram, ir sagatavots gan labs atbalsta materiāls, kurā skolēnam ir iespēja paskatīties, pieņemsim, kurā ir aprakstīts uzdevums, kurā ir varbūt kādi noteikumi, kādas tehniskie parametri, kas jāievēro, varbūt ir kādi padomi, varbūt ir kāds padoms, kā rīkoties ar konkrēto rīku un tam līdzīgi. Tā, un tad mums te ir maza ķibele, jo nevar redzēt, bet vēl ir svarīgi tad nākamajā solī, kad ir skaidrs tehniskais risinājums un ir skaidrs atbalsts, kāds būs, tad mēs sākam domāt jau pie konkrētām lietām. Veidojam uzdevumu aprakstu, veidojam sagataves, veidojam snieguma līmeņa aprakstus, lai varētu to vērtēt. Un ideālā gadījumā sagatavojam arī kādu piemēru vai no iepriekšējiem gadiem paņemam kādu labu piemēru, kas ir kā darba jau rezultāts, lai skolēniem ir skaidrs, ko tad no viņiem beigās sagaida. Lūk, tas ir ar ko sākt. Bet tad, kad mēs domājam par grupu darbu, ir jādomā arī par pašu grupu. Tātad, kas ir tie sasniedzamie rezultāti, ko mēs tikko jau izrunājām, bet arī par to, vai tā būs tā sinhronā grupa, jeb tas notiks tiešsaistes Zoom stundā, vai tas notiks asinhroni, jeb paralēli vairāku dienu garumā skolēni paši savstarpēji sazināsies un veiks šo te grupu darbu. Tāpat ir jādomā par to, kā veidosies šīs grupas, vai to darīsiet jūs, vai tas būs kā citādi, pēc brītiņa tam pievērsīsimies, un grupas veidošanās, ja tā saucamā grupas dinamika, kā vispār veidojas grupa,
Un tādējādi būtu jāzina arī mazliet tās klases savstarpējās attiecības, lai attālinātu šis darbs veiktos labāk. Nu, un tad, protams, domājam par atbalstu un vērtēšanu, kas ir tieši pats svarīgākais, ja tas ir liels un apjomīgs darbs. Grupas var veidot dažādi, arī jūs droši vien ikdienā vai nu veidojat grupas pa zināšanu līmeņiem vai jaukto zināšanu līmeņiem. Tas var būt pēc nejaušības principa, varbūt skolēni izvēlētas, varbūt jūs ņemat vērā kādu klases specifiku, zinot, ka, piemēram, ir kaut kādi skolēni, kuri nelabprāt sadarbojas ar pilnīgi visiem, bet viņi drošāk jūtas kaut kādā mazā grupas kontekstā. Iespējams, attālināto mācīšanos laiks nav tas labākais laiks, lai laustu kaut kādu skolēnu, ļoti izteikti introvertu skolēnu tagad uz sadarbošanos grupās ar skolēniem, kuri viņam nepatīk. Varbūt, kad šajā laikā ir labāk pieturēties pie tā, kurā viņš jūtas komfortabli, lai tas nebūtu tā, ka tagad vēl arī šo mēs aspektu viņam uzgrūžam virsū. Bet jūs ļoti labi zinat savas klases, jūs zinat savus skolēnus, jūs zināsiet, kurš būs tas labākais veids, kā viņus dalīt grupās. Un šeit, protams, arī jāņem vērā tas jūsu mērķis, kāpēc jūs veidojāt tās grupas, ko viņi mācīsies. Iespējams, ka temats ir vieglāks, bet šajā reizē lielāku uzsveru liekam uz šīm sadarbības prasmēm, laika plānošanu, atbildību dalīšanu. Nu, tad skatīsieties atkal, kā grupas formēt pēc šīm zināšanām un prasmēm. Minēju tādu sinhronu un asinhroni, kā tad varētu izskatīties. Pieņemsim stundā, parastā stundā, kurā mums ir šī grupu darbs, vienas, 40 minūtes. Sākam ar to, ka ir varbūt kaut kāds skolotāja ievads, kurā viņš runā par šo tematu, un tad ir kāds brīdis, kad skolotājs uzdod skolēniem konkrētus jautājumus, un vai tie būtu Teams breakout room, vai Zoom breakout room, vai kā citādi, vai, piemēram, Padlet siena katrai grupiņai sava, vai Google dokuments, kurā tad šie skolēni var strādāt patstāvīgi. Kad kādu brīdi skolēni darbojas patstāvīgi, viņi atgriežas kopējā grupā, un tad atkal pēc skolotāja ieskatiem, vai nu viņš šos te uzdevumus apskata uzreiz, kādi ir risinājumi. Ja tās atbildes ir tādas, kur nav viena pareizā atbilde, tad savukārt pārunā kaut kādas kopīgās tendences. Iespējams, ka grupā ir jāizdara kādi secinājumi, tad var pajautāt dažām grupām, kādi ir viņu secinājumi. Un tad var uzdot nākamo uzdevumu, kurā atkal grupa strādā patstāvīgi, un tad atkal apskatās kopumā uz šiem uzdevumiem. Tad tas būtu skolotāji lielā svarīgā prasme savilkt šos te uzdevumu atbildes tādā vienā kopsavilkumā. Un arī svarīgi izvērtēt ne tikai to, ko mēs no tēmas apguvām, bet arī par to, kā jums gāja strādājot mazajās grupās, un ko varbūt jūs nākamreiz gribētu citādi. Šajā brīdī, ja tas, piemēram, ir Zoom istabas, tad skolotājiem ir iespēja pārstaigāt pa šīm istabām. Tehniski šos risinājumus var atrast Zoom pamācībās. Viņas gan ir angliski, bet pietiekami tur soli pa solītim katram iet cauri un var redzēt, kas ir jādara. Šim webināram mēs pie izdevuma materiāliem pieliksim vēlreiz arī klāt šo te pamācību, kā arī bezmaksas Zoom versijai atrast breakout rooms tiem, kam varbūt tās neizdodas to izdarīt. Bet tad skolotājs var pārstaigāt pa šīm istabām un tīri fiziski paklausīties, ko skolēni šajās grupās runā, un ja aizejot kādā grupā ir klusums, tad var, protams, mazliet iejaukties un jautāt, kas ir par problēmu, un varbūt tās iesākt šo te sarunu kopā ar skolēniem, lai viņi turpina pēc tam, kad skolotājs arī ir aizgājis. Ko var darīt? Vēl bez tādas vienkārši parunājiet, bet tādas varbūt klases metodas, kuras var pārnest arī virtuālā vidē, ir tas think, pair, share no angļu valodas. Es apdomāju pie sevis, apspriežu kopā ar vēl kādu un tad dalos klasē. Tas dod arī skolēnam to drošības sajūtu un varbūt šajā brīdī kāds skolēns arī drošāk izteiksies klasē, varbūt tās būs drošāks ieslēgt arī savu video un mikrofonu, lai pateiktu savu atbildi, ja viņam būs pirms tam iespēja parunāt ar klases biedru par to. Tas būtu tāds viens variants. Tad vēl, piemēram, saviem vārdiem
tikko skolotāji stāstīja to vai jauno vielu, ko mēs esam mēģinājuši apgūt kopīgi, tagad saviem vārdiem izstāst savam klases biedram un pārunājiet, kas ir skaidrs, kas vēl palicis neskaidrs, mēģiniet izdomāt kādus jautājumus. Puzles princips ir, ka katram skolānam ir kāds gabaliņš, un sanākot grupā kopā, viņiem ir visa informācija vai visi pieejamie resursi, no kā tad ir kaut kas jāizveido, jārada. Tie var būt, piemēram, atslēgas vārdi, no kuri jāsaliek kopā vienā stāstā, vai tie varētu būt kādi informācijas gabaliņi, kur katram ir kāds viena maza rindkopa. Šeit svarīgi, lai tā nav pārāk liela un detalizēta informācija, jo tad vienkārši tajās 40 minūtēs skolāns nespēs izlasīt un vēl dalīties. Ekspertu grupas būtu jau kombinējums savā ziņā ar kaut kādu uzdevumu, kas ir bijis jāveic mājās. Piemēram, mājās dažādām skolēnu grupām bija jāiepazīstas ar tekstu, tad sanākot klasē, vispirms tie, kas lasīja vienu un to pašu tekstu, pārunā lietas, ko viņi saprata no teksta un kā viņi izpildīja konkrētos uzdevumus vai atbildes uz jautājumiem, sameklēja. Un tad viņi satiekas jauktās grupās, kur katrs ik viens no viņiem jūtas drošāk, jo viņš vispirms jau ar visiem pārējiem šo ir pārunājis vienu reizi. Un tad dalīties viņam ir vieglāk. Šis tiek popularizēts lasīšanas apļos svešvalodā ļoti daudz, tā kā tas tāds labs paņēmiens. Protams, varbūt arī mini debates, bet tad skolēniem ir jābūt jau skaidram, kas ir vispār debates, lai viņi saprastu. Un tad tur ir divi, kas tā kā ar saviem viedokļiem savstarpēji cīnās, un trešais, kas to visu kopsavalk un pēc tam varbūt pastāsta klasē vai pasaka, kuram bija pārliecinošāki argumenti. Un tas var būt tāds viens jautājums no tā, kas šobrīd aktuāls, kaut vai par to vakcinēties vai nevakcinēties, un tad skolēni savstarpēji padebatē un pēc tam var to pārspriest klasē. Tāds, kur var iesaistīt visu klasi vai arī mazākas grupas, var izmantot tās pašas padletes sienas vai līnoitas sienas, kurā ir jautājumi, piemēram, par jauno tēmu, kur viņiem ir kaut kāds uzdevums bijis, kur viņiem ir ar kaut ko jāiepazīstas. Un tie var būt jautājumi vai pārdomas par to, kā viņi ir sapratuši to. Un tad tas skolotājiem arī palīdz sagatavoties nākamajai stundai. Viņš redz, ko skolēni par to ir domājuši. Tie tādi īsie paņēmieni, tādas mazās lietas, ko var darīt stundā, darbojoties grupās. Tad pastīsimies uz asinhrono darbu. Kā tas izskatās tad, kad skolēni paši strādā. Mans redzējums būtu tāds, ka tad skolotājs ir tas, kurš vairāk strādā pie tā, lai palīdzētu skolēniem tieši šī grupu darba organizēšanā, plānošanā, un lai viņiem būtu vieglāk to ieviest pēc tam un īstenot savu izplānoto plānu. Un tad tajā pirmajā tikšanās reizē skolotājs izstāsta šo grupas uzdevumu, kādas būs jāveic. Viņš izveido šīs grupas, iespējams iedod arī kādu mazo grupas saliedēšanās uzdevumu, lai šie skolēni, kas tagad ir šajā virtuālajā grupā, mazliet pierastu pie tā, ka viņiem tagad būs kopā jāstrādā. Tad skolēni sadala savas lomas un veido savu darba plānu, kas viņiem būs jādara. Tātad viņiem ir lielais uzdevums, piemēram, veidot prezentāciju par lielajiem atklājumiem, un ko tad viņi darīs. Cik bieži viņi satiksies, kādas lomas viņiem būs, kurš meklēs informāciju, kurš varbūt prezentēs, vai viņi sadalīs visu to lielo tēmu kaut kādos gabalos. Tad tas ir tas skolēnu darbs, kad viņi sadala savus pienākumus. Ja šajā brīdī skolēni izmanto Google dokumentu, kurā viņi to dara, tad skolotājiem ir iespēja pa laikam pastaigāt pa grupām un komentēt to skolēnu darbu plānu, kur viņš redz, varbūt ir nepieciešams kādas izmaiņas, vai ir ieplānots pa maz laika, vai nav vienmērīgi sadalīta darba pienākumi un tā tālāk. Tad ir svarīgi, ka skolēni jau darba sākumā izpēta kritērijus un tad paskatās, vai ar savu plānu viņi reāli var šos kritērijus sasniegt. Un arī svarīgi, ka skolēni savā starpā pārunā, kas ir labs grupu darbs un vienojas par to, kā tad viņi savstarpēji sadarbosies. Un tam mēs sagatavojām jau iepriekš, iespējams jums noderēs,
tādu materiālu, kur ir apkopots šis un tas no pedagoģiskās literatūras, sākot ar dažādu veidu lomām, kuras skolotājs var piedāvāt skolēniem. Ir daži mazi tādi vērtēšanas paraudzi, viņi neuztveriet to kā pilnīgo patiesību, ka tas ir vienīgais veids, bet droši viņš būs pieejams arī Word dokumentā, jums ir iespēja labot šos apgalvojumus, pielikt savus un mainīt pēc saviem ieskatiem, jūs brīvi to varat izmantot. Nu, lūk, vairāki piemēri, gan kā vērtēt, gan individuāli, gan grupā, un redz, kur, piemēram, ir plāns, kad skolēni paši apraksta savus apņemšanās, ko tad kā viņi sastrādāsies, piemēram, cik bieži atbildēs uz e-pastiem, ka viņi viens otru neaizskars, respektīvi tāda kā grupas iekšējās kārtības noteikumi. Tad viņi vēlreiz paši sev uzraksta to kopīgo uzdevumu, un svarīgi, ka viņi to uzdara paši, lai viņi tiešām saprastu, kas viņam ir jādara. Un tad jau viņi mēģina šo uzdevumu sadalīt sīkākos darbiņos, nozīmēt atbildīgos, laiku. Un šī sadaļa, te, kur jau ir paveikšanas datums vai piezīmes par darbu gaitu, tas jau tad būtu procesā, kad skolotājiem būtu iespēja pa laikam iegriezties šajā dokumentā un paskatīties, vai skolēni ir tur kaut ko papildinājuši. Un tāpat var veidot arī, piemēram, grupas vienošanos, kur skolotājs ir iedevis galvenos jautājumus, un viņi kā grupa mēģina šiem jautājumiem rast sev atbildes. Nu, bet, kā es teicu, šo visu jūs varēsiet droši izpētīt paši savā tempā un pamainīt pēc saviem ieskatiem, zinot savus skolēnus. Nu, tātad grupa pastrādā mazliet šajā tikšanās reizē, izveido savu plānu, iepazīst ar kritērijiem, un tad ir kāds brīdis, kad viņi veic šo uzdevumu, kas ir paralēli parastam skolas darbam, tātad viņi paiet vairākas dienas iespējams, kad ir otrā tikšanās, kas ir tāda vidus tikšanās, kad grupa stāsta par to, kā viņiem veicas ar darba izpildi, stāsta par savu plānu, cik tālu viņi ir tikuši, vai plāns ir jāmaina. Iespējams, skolēni arī vērtē, apskatās jau līdz šim paveikto un izsaka savus piezīmes, komentārus, sniedz atgrieznisko saiti par to, ko viņi redz šajā darbā saistībā ar vērtēšanas kritērijiem, kurus viņi jau zina tagad. Iespējams, skolotājs sniedz visai klasei tādus tipiskāko kļūdu kopsavilkumu vai tipiskāko uzlabojumu nepieciešamību. Un tad katra grupa vēl atgriežas savā plānā un papildina savu plānu. Un to ir svarīgi darīt vēl klātienē, jo citādi viņi atstās to plānu tāds, kāds ir, un neko tur nepapildinās. Šis ir tas brīdis, kad klātienē viņiem vēl ir iespēja savu plānu papildināt, un skolotājs var paskatīties, vai viņi ir veikuši izmaiņas. Nu, un tad atkal viņiem ir laiks savu darbu uzlabot, kas, kā zināms, ir formatīvās vērtēšanas pats sals. Ja viņiem ir bijusi iespēja saņemt kaut kādu atgrieznisko saiti un vērtējumu, tad tagad viņiem ir iespēja to uzlabot. Un jau pēdējā nodarbībā tad viņi jau gan prezentē to gala veikumu, un tad viņi veic šo pašvērtējumu ne tikai par to, ko viņi ieguva no šīs konkrētās tēmas, bet arī par to, kā viņiem veicās ar savā grupā strādājot. Un tie mazie gabaliņi no vērtēšanas, kas ir tajā dokumentā, ko es pirmīt rādīju, tie ir tieši par to, kā veicās ar grupu. Vai visi viedokļi tika uzklausīti, vai visiem bija iespēja izteikties, vai nebija kāds, kurš tur dominēja, vai visi uzdevums pildīja laikā un tam līdzīgi un tā joprojām. Un arī šeit būtu labi, ja grupām būtu iespēja arī vienai otru izvērtēt, jo tad viņi vairāk klausās, ko citi ir paveikuši un arī vairāk iedziļinās. Tas būtu tad, ja tas ir liels un apjomīgs darbs. Kad domājam par tāda veida darbu, tad vēl jau svarīgāk ir domāt arī par šo grupas dinamiku, un šis ir ņemts no metodas LV, ja es nemaldos. Bišķiņ pārleca, jo tur ir saite. Metodas LV, jā. Un tas ir par to, kā veidojas grupa, neatkarīgi no tā, vai tā ir skolas veidot grupu vai darba vietā veidot grupa, kādi ir tie galvenie posmi, kam iet cauri, un kur varētu būt kaut kādas krīzes vai kādas grūtības, kurās skolotājs var saviem skolēniem palīdzēt. Nu, kā redzam, cīņa par lomām un mērķiem
tas ir tas pirmais solis, kur skolotājs var dot pamatīgu ieguldījumu, ja viņš jau laicīgi sagatavo lomas un skolēniem atliek tikai savstarpēji viņas sadalīt. Tas ir daudz vieglāk nekā tad, ja viņiem pašiem viņas ir jāizdomā un vēl jāsadala. Tāpat, ja skolotājs jau skaidri definēs uzdevumu mērķus, un viņiem ir tikai varbūt jāpieslīpē kaut kādas savas personīgie mērķi, tad tas, protams, ir daudz vieglāk. Un ņemot vērā šo dinamikas apli, jāatcerās vēl viena svarīga lieta, kad ik pa laikam viņš nav tāds plūstošs, ka viņš tā iet, tā smuki no 2. uz 3., 4., 5., bet viņš var atgriezties atpakaļ. Piemēram, viņi ir sākuši darbu, viņi ir vienojušies, visi darbojas, un tad pēkšņi viņi saprot, ka kaut kas neiet, nesanāk, un viņi atgriežas atpakaļ 2. lauciņā un atkal pacīnās savā starpā, varbūt pārdala kaut kādus pienākumus, varbūt tās kādas mazas pirmie konflikti var rasties, ja, tā viņi var pārvietoties atpakaļ mazliet. Bet skolotājiem ir svarīgi šo zināt, un šajā metodes.lv tur ir sīkāk aprakstīts vispār par komandu veidošanos, par to, kas jāņem vērā un kādas ir šīs krīzes un tam līdzīgi. Tā kā iesaku izpētīt, tur ļoti daudz vērtīgu materiālu. Tātad, domājot par atbalstu, skaidri aprakstīt momentiem. Lai cik labas ir tehnoloģijas, ja uzdevums nebūs pietiekami skaidrs un konkrēts, jūs tas neglābs. Es pati esmu arī klātienē uzdevusi uzdevumu un secinājusi, ka man likās, ka viss ir jau tik skaidrs, ka vairs skaidrāk nevar būt. Un tik un tā skolēni to ir interpretējuši pa savam, un es skatos, kad iet pavisam tajos virzienos, kuros es negribu iet, un nav nemaz tā fokus tik skaidra, kā man likās. Tad es stopēju nost, un mēs pārunājam un pārstrukturējam uzdevumu un darbojamies citādi. Te ir pāris piemēri, kā varētu izskatīties, ja mums būs tikai diskutējot grupā par izlasīto vai pārunājot grupā savas atbildes, tas būs pārāk plaši un skolēniem īsti nebūs daudz par ko runāt, jo lielākoties viņi nav pieraduši tā ļoti aktīvi un karsti diskutēt par lietām, ir īpaši par skolas lietām, varbūt tur par savām spēlēm, jā, bet ja tas būs par par akmens laikmetu, diez vai viņi būs tik zinoši, ka viņi spēs tā ļoti ilgstoši par to parunāt. Tāpēc ir svarīgi jau arī šajos uzdevumos, kur kaut vai tie ir tikai runāšanas uzdevumi, ļoti skaidri jau konkretizēt, kas viņiem ir jāpanāk kopā. Vai tie būtu jāvienojas par kādiem kritērijiem, vai jāvienojas par kaut kādiem, kas ir tie 7 fakti tekstā, vai viedokļi, vai jāizdomā kādi risinājumi vairāki, vai viņiem ir, piemēram, jāvienojas par to, kas viņiem ir kopīgs saistībā ar šo tēmu. Tātad jābūt jau, ja var ielikt ciparu un var ielikt, kas tas ir, jo tas būs konkrētāk, nekā vienkārši pateikt, pārunājiet, padiskutējiet, panalizējiet, tas būs pa plašu, viņiem vajag konkrētāk. Un uzdevumam arī visi soļi, kas ir jādara kādā secībā, jo skaidrāk aprakstīsiet, jo mazāk pārpratumu un mazāk būs e-pastu. Protams, kamēr viņi pieradīs, tāpat būs e-pasti un jautājumi, bet viņi būs ar katru reizi mazāk, ja viņi pieradīs, ka viņiem uzdevums ir skaidri aprakstīts un viņiem ir jāaiziet soli pa solim cauri. Kā es teicu, otrs atbalsta lielais punkts ir lomas. Ja ir ideāli, ja ir piemēri, kuros var paskatīties, kā tas varētu būt, kā tas varētu izskatīties, un kur var saņemt palīdzību, kad var saņemt palīdzību, no kā var saņemt palīdzību. Tātad šī palīdzība arī ir izskaidrota kādā mazā lodziņā, kurā ir skaidrots. Nezinu, tur trešdienās man ir konsultācija no tikiem līdz tikiem, jūs drīkstat pieslēgties un uzdot savus jautājumus, kas jums nav skaidri. Vai visus jautājumus rakstiet uz šo e-klasē uz manu pastu. Piemēram, varētu būt arī viena loma katrā grupā, kur viens ir atbildīgais par visiem jautājumiem skolotājiem, lai neraksta katrs grupas biedrs, bet viens no grupas. Lūk. Tad vēl ir svarīgi, lai šie uzdevumi būtu pārdomāti no tāda viedokļa, ka tas būtu,
ka tas ir kaut kas tāds, ko nevar copy-paste no interneta paņemt. Respektīvi, ja tas ir referāts, tad ir milzīga iespējamība, ka tur būs ļoti daudz Wikipēdijas un ļoti maz skolēnu viedokļi. Ja mums, piemēram, kaut kā ir jāmācās par to pašu ceļošanu, tad lai viņi sastāda to ceļojumu plānu. Skaidrs, ka viņi ņems kaut kādus attēlus no interneta un skatīsies informāciju internetā, bet viņi vismaz liks to kopā un formulēs savu viedokli par to, kas ir labs maršruts. Ja viņiem ir jāizpēta kaut kādas valsts uzbūve vai kāda ir galvenie valsts simboli, tad savukārt varam aicināt viņus izdomāt savu valsti un ielikt aprakstā visus tos galvenos valsts simbolus. Nu, kaut kas tāds, kur viņiem pašiem ir jārada, pie reizes demonstrējot savu izpratni. Tālāk, darba lapas. Tas ir viens labs veids, kā šo viņu atbildes un viņu veikumu mazliet sastrukturēt. Ja es iedodu jau skaidru, piemēram, šo te pašu Google dokumentu, kurā man ir iezīmēti jau 4 slaidi, kuros jau ir virsraksti, kas viņiem šajos slaidos ir jāieliek, tad mazāk iespējas, ka viņi uztaisīs prezentāciju ar 50 slaidiem un milzu informāciju blāķiem. Tātad, jo skaidrāk būs man šīs virtuālās darba lapas, tādas kā virtuāls, ja kurās viņi reāli iekšā arī raksta, tad arī viņiem būs vieglāk šo uzdevumu veikt un man arī vieglāk viņus pārskatīt un arī izlabot, ja nu kas, vai pavirzīt viņus. Jo labā lieta, piemēram, ja tas ir Google dokuments, vai tā ir Padlet siena, vai kas tas būtu, arī skolotājs tam var piekļūt, jebkurā laikā un var redzēt, cik tālu viņi ir, ko viņi ir paveikuši, ko viņi nav paveikuši, to var droši izmantot un ik pa laikam paskatīties. Nu, protams, zinām, ka skolotājiem arī nav laika, bet vismaz tuvojoties tai tikšanās reizē skolotājs var iziet cauri un veikt savu piezīmes. Nu, lūk. Svarīgi ir arī, ja tie ir jauni rīki, tad nelikt viņus daudz. Maksimums viens rīks uz grupu darbu, viens jauns rīks uz grupu darbu. Un labi, ja ir kaut kāda minimāla pamācība, kā šo rīku lietot, tie tām minimālajām funkcijām, kas viņam ir jāveic. Lai skolēns arī zina, kā to rīku lietot. Nu, mums reizēm liekas, viņi jau tagad daudz zina, bet īstenībā viņi zina, kā sociālos tīklos ielikt savas bildes un zina, kā nokomentēt. Un bieži vien tādas praktiskas iemaņas tieši strādāt un izmantot tehnoloģijas kaut kādām jēgpilnām darbībām, kurās ir jāsadarbojas un jārada kaut kas, viņi nemaz nav tik zinoši. Nu, un tad arī darba lapas grupu darba organizēšanai. Nu, tur vienu piemēru mēs jums piedāvājām, tas ir par to grupu darbu plānošanu, to droši arī varat izmantot. Un vēl viena laba lieta, ja jums skolā ir snieguma līmeņa apraksts sadarbības prasmēm, tad jūs droši izmantojiet arī to un rādiet skolēniem un kopā ar viņiem strādājat. Šeit jums ir paraugs no tā, kā izskatās Jelgavas valsts ģimnāzijas skolotāju izstrādātais jau pa lomām, ja, teiksim, līderu loma, iesācējs darītājs eksperts un tālāk jau arī citas lomas. Katrai lomai šis te snieguma līmeņa eksperts, snieguma līmeņa apraksts. Agita varēs par to vēlāk nokomentēt sīkāk, bet arī šeit... Lien mēs neredzam, es nezinu, vai tu šeit ar ekrānu, bet mēs neredzam, par ko tu runā šobrīd, par tām darba lapām. Labi, paskatīšos tūliņ. Darba lapas arī neredzējāt, ja? Nē, tāpēc, jā, te ir jautājumi, jo tajā brīdī, kad tu šēro ekrānu, tur pārējos ar plogiem viņš tā nerāda. Jā, es sapratu, kur ir problēma, sapratu. Bet visi zina, ka būs lapas arī aizsūtīts, bet jā, tagad mēs redzam, ka tu sāks to. Šī bija tā darba lapa, kuras teica, kas būs Word dokumentā, ja, tad tur sākumā bija loma apraksti. Šeit savukārt ir pašvērtējumi viens piemērs, ja, kad skolēns ieraksta savu vārdu stāstu par to, kā viņiem veicās grupā. Tāds savukārt vēl viens piemērs cita veida pašvērtējumu, kur viņš vērtē visus grupas biedrus. Vēl tāds viens piemērs mazliet citādākā skatā. Tad ir tas darba plāns. Ja, tad šeit ir tie noteikumi, kurus viņi paši izdomā. Varbūt tur nav visi 7. Tad ir veicamie darbi, kopīgo uzdevumu viņi pieraksta. Nu, un tad šī ir tā sadaļa, kur skolotājs var pasakot līdzi,
kā viņiem iet, kur viņi arī atzīmē, kā viņiem ar šo darbu veicas. Un tad šeit ir viens no veidiem, kā var vēl veidot grupas vienošanos par to, kāda ir viņu mācīšanās mērķi, ko viņi sagaida no šī grupu darba, kādi ir noteikumi, ko darīt, ja kāds neizdara to, ko viņi ir vienojušies, kādas būs sekas. Un šo jūs tagad redzat, Baiba? Jā, mēs redzam tagad Agitas materiālu. Un šis ir tas snieguma līmeņa apraksts, tātad pa līmeņiem katra loma sadalīta. Un to varēsiet izpētīt sīkāk, kā es teicu, Jelgavas valsts ģimnāzija ieguldīs milzu darbu, izstrādājot šo lielisko materiālu. Un tad viņiem arī vēl sadalījums mācību priekšmetiem, kā viņiem ar to veids. Agita, tu varbūt gribi nokomentēt šo? Es jau īstenībā grašos dot vārdu tev, ja tu vēl vari kādu komentāru par šo. Tas nav mans materiāls, kā jau tu teici, tas ir Jelgavas valsts ģimnāzijas kopīgais mūsu darbs, skolotāja darbs. Mēs 3 gadus strādājām skolu, mēs bijām kā pilotskola skolu 2030, un viens no mūsu caurvijām bija sadarbības caurvija, un mēs mēģinājām veidot tātad šo slā, jo tajā laikā tas vēl nebija tāds, tā kā pierasta lieta, šobrīd jau ir snieguma līmeņa apraksts arī dažādām šīm prasmēm, bet lūk, šai sadarbības prasmei, un tieši par to mēs arī domājām, kā tas izskatītos, tas būtu 7. klasē, 10. klasē, kas skolēnam dotu viņam šo aprakstu, lai viņš lasītu, un cik vispār ar ko sākt. Un jā, protams, šie lomas ir retāk, es gribētu teikt, ka reti, bet tur, kur ir grupas dalībnieks, tas gan ir bieži, un to mēs lietojam, un praktiski viss arī lieto, lai izvērtētu arī mazos grupu darbiņus. Un tā kā, jā, tas ir tāds labs darbs, ko mēs kopā, un kā mēs ar viņu strādājām, iesaistot skolēnus. Man bija 7. B klase tajā laika audzināšanā, un kolēģiem 10. B klase arī kā reiz sanāca, un tad mēs aptautājām skolēnus par to, kā viņiem šķiet, kam būtu jābūt grupu darbā, un tur arī zemāk ir rakstīti šie visi tie, ko viņi ir rakstījuši, kam tad būtu jābūt skolēnu viedokļi. Tā kā tas ir veidots, šis snieguma līmeņa apraksts ir veidots kopā ar skolēniem, ņemot vērā viņu intereses, viņu argumentus par to, kādam vajadzētu izskatīties grupu darbam. Tā kā, jā, mēs ar to lepojamies, mēs kā Jelgavas valsts ģimnāzija tiešām lepojamies par to, ka mums ir šāds snieguma līmeņa apraksts, un mēs ar viņu varam strādāt un viņu varam izmantot. Tas pagaidām viss. Agita, es tevi jautājumus tieši par šo, ir vēl citi jautājumi, bet tos es pataupīšu beigām, bet par šo materiālu, vai viņš ir pieejams arī skola 2030, ir Facebookā jautājums? Manuprāt, nē, bet droši vien, ka jūs varat sazināt, tiem, kam ir interesi, sazinieties lūdzu ar Jelgavas valsts ģimnāzijas metodiķi Eviju Slokembergu, un tad jūs varat arī sarunāt, kādā veidā tātad jūs varat to iepazīties ar šo. Es domāju, ka nē, tas nav skola 2030 materiāls. Mēs šo ar atsauci uz jūsu skolu ieliksim, un visiem, kas ir pieteikušies webināram, reģistrējušies, un arī pārējiem mūsu vienkārši mājaslapā būs tā kā pieejams. Jā, sarunāts. Labi, Agita, es domāju, ka es to savu lielo ievadu esmu izstāstījuši. Es domāju, ka mēs varam ķerties pie taviem piemēriem, pastīties, kā tas izskatās praksē. Kā tas izskatās praksē? Jā. Jā, un es darīšu tev līdz to. Ja? Labi. Labvakar vēlreiz, un tātad es esmu Agita Ozoliņa, un es strādāju Jelgavas valsts ģimnāzijā par angļotu skolotāju, un es gribu teikt, ka šis laiks ir, protams, mums visiem izaicinājuma laiks, bet tas ir arī tāds, es gribētu mazliet teikt, ka tas ir tāds mazliet atalgojuma laiks, jo es personīgi jau daudzu gadu garumā strādāju ar dažādām tehnoloģijām, un tad šis ir tas brīdis, kad var tās tehnoloģijas, vai, piemēram, to pašas kādreiz arī kolēģis mācīja ar Google Classroom, kā strādāt un dažādām lietām, tad šis ir tas brīdis, kad to var izmantot, tā uz pilnu jaudu un domāt par veidiem, kā tu viņu vari pielietot un
kā lai tie skolēni ar to varētu strādāt. Kāpēc ir ļoti svarīgi organizēt grupu darbu? Protams, mēs varam runāt par to, ka skolēniem ir nepieciešamas šīs prasmes, šīs sadarbības prasmes, bet es gribu teikt, un arī šeit kolēģe viena ir rakstījusi, kā radīt klātbūtnes sajūtu. Tad es gribu teikt, ka grupu darbs ir viens no tiem, ar kura palīdzību mēs varam radīt šo klātbūtnes sajūtu. Tam nav jābūt droši vien, ka šis asinhronais ir, es šobrīd teiktu, ka es tādā lielā apjomā es viņu noliktu maliņā. Es vairāk strādāju ar to, ka es esmu kā skolotājs, kas iedod to uzdevumu un darbiņu un precīzes uzdevumus un tā tālāk. Un ir arī tādi darbiņi, kur ir arī ar šīm lomām mazliet. Tātad, bet mēs par to runāsim, es mēģināšu jums arī dot tātad arī par to, kādus tehnoloģijas izmantot, un gan arī par to, te bija viens jautājums par to, kā sadalīt grupās Zoom stundā, izņemot vēl Zoom, kādā platformā izņemot Zoom strādāt. Es gribētu teikt, ka šobrīd man zināmās ir virtuālā skola, kas šobrīd tiek ar vien vairāk un vairāk pilnveidota, un MS Team. Google Meet, diemžēl, kas šeit jautāja, es teikšu, ka Google Meet un e-klasē arī šobrīd ir palaists šī prezentācijas rīks, ka tās ir vietnes, kurās jūs varat rādīt prezentācijas stāstīt, bet grupu darbs tas diemžēl nav. Tātad, un par ko tad mēs runāsim šodien? Par to, kas jāņem vērā plānojot nodarbību, kā plānot un organizēt grupu darbu, kādus rīkus izmantot, kā vērtēt katra dalībnieka un grupas darbu un kā sniegt un saņemt atgriezenisko saiti. Tas būs tāds, un es mēģināšu jums parādīt varbūt tādā sistēmā, un nevis tikai ka mēs varam darīt tā un tā, bet es parādīšu vienas nodarbības pilnu tādu sistēmu, izstāstot, kā mēs strādājam, un otrai mazliet klāt tātad, kas patiesībā bija pirmā, bet tad jau redzēsim, parunāsim arī mazliet par vērtēšanu, arī parunāsim mazliet par atgriezenisko saiti. Tātad, un jā, es jums parādīšu un izstāstīšu šobrīd par vienu stundu, ko mēs sākām kā e-twinning projektu stundu. Mums šobrīd ir fantastiska sadarbība ar vienu turku skolu, ar kuru mēs kopā strādājam jau ļoti daudz gadu garumā. Un mēs nolēmām, ja jau mēs esam šobrīd tik attālināti, bet tajā pašā laikā tik tuvu, kāpēc gan mēs nevarētu mēģināt veidot kopīgu klasi, kopīgu stundu. Un tas bija tas mūsu uzstādījums, ka mēs 7. klasē tātad atrodam laiku, kurā brīdī, un mums ir kopīga stunda. Nākošā stunda mums ir kā reiz rīt, un kad mēs mēģināsim veidot, mācīsimies vārdiņus par gatavošanu, par ēdienu gatavošanu, un droši vien, kad cepsim pankūkas, bet ne tiešā, bet ar vārdiņiem un tā tālāk. Viena lieta, ko es gribu teikt par darbu grupās, un īpaši to es gribu teikt par svešvalodu skolotājiem, ir ļoti, ļoti jādomā skolotājiem arī klātienē, tas nav tikai par attālināto darbu, lai nepazūd šī valodas loma, lai tas nepārvēršas par sociālajām zinībām angļu valodā. Kas varbūt kādā brīdī arī tas ir labi, bet principā nepazaudējam to mūsu virzību, mēs mācām angļu valodu, un tas ir tikai rīks, kādā veidā mēs darām. Lūk, bet tā tad mums bija skaidrs, ka mums vajag nodarbību, kurā mēs ar skolēniem, un īpaši tāpēc, ka viņi bija no tik dažādām valstīm, tātad Latvija un Turcija, tomēr ar dažādām kultūrām, mums ir jārunā par to, kā uzvesties internetā, kas ir ļoti svarīgi. Man liekas, ka šī tēma ir jebkurai skolai vajadzētu mēģināt. Es domāju, ka daudz skolas varbūt to ir izdarījuši, jo izdoti visādas infogrammas un tā tālāk, plakāts, esmu redzējis daudz, bet vienmēr ir jautājums, vai tajā visā ir iesaistīti arī skolēni, tāpat tiešo. Tātad, un tāpēc mūsu stunda bija par šo netiķeti, bet ja es vienkārši pateikšu, tagad mēs veidosim netiķeti, nē, tātad mēs mēģinam veidot arī šīs stundas, ievērot šos 9 gaņie principu, kurā mums ir pirmais tas āķis, un, protams, ka mums ir jautājums, kāds vēl vērts varētu būt, runājot par labām manierēm.
Tad skolēni tur tā kā mēģināja teikt un pavīdēja arī šis vārdiņš etiķete, un tad man ļoti patika skolotāji, bet etiķete taču arī tā, kas uz pudeles liek, un tātad šī saruna uzreiz arī par to, un tad bija jautājums par to, bet ja mēs šobrīd runātu par tiešsaistē, par tiešsaistes etiķeti, par interneta etiķeti, kādu vārdu jūs šobrīd lietot? Un tad viņi rakstīja internetā, ko tik viņi tur visu kaut ko nerakstīja, jo viņiem šis vārds netiķeti, protams, netika dots vēl. Un ja man jāsaka godīgi, tad es ilgi nevarēju līdz netiķetei pati aiziet, kamēr es neizpratu līdz galam, ka tas net ir tas tīklis un etiķete salikts kopā, un tur tas burtiņš, ja? Un tad viņi rakstīja online etiķetu un vēl visādus vārdus jau vairs neatceros, bet viņiem bija tā iespēja, kad viņi tad sāk domāt, katrs pats sāk domāt par to, ka viņa domas arī šeit ir svarīgas. Tātad, un tad es viņiem parādīju arī par to, ka kas tad ir šī netiķeta un vai viņi ierauga tur to sakarību, kas ir netiķete saistībā ar to internetu. Ja? Un viņi saka, kur taču ir tas nets, tas ir tas tīkls un netiķete ir tas, ko mēs tikko runājām. Lūk, es pat iztulkoju arī latviešu valodā. Un šis mūsu stundas sasniedzamais rezultāts bija pamatā. Grupu darbs ir tikai forma. Mums pamatā bija par to, ka mēs mācījāmies must and need lietošanu atbilstošā situācijā, un viņi veidoja netiķeti darbam tiešsaistes stundās. Tātad bija šie divi sasniedzamie rezultāti, kas viņiem bija jāizdara šīs nodarbības laikā. Tās nebija 40 minūtes, tas bija vairāk tas laiks, bet es izstāstīšu līdz galam arī, kā tas viss notika un tā tālāk. Tātad svarīgi ir, kā jau es tikko teicu, ka tūlīt, atvainojos, iedošu mazdēlām tūlīt Zoom nodarbību karatē, lai dodās augšā. Un, jā. Tā, Meku, dodies. Udu, aiztais durvis ciet, ja? Tātad, arī tā mums dzīvē notiek, jā, vēl durvis jāiztais. Tā, tātad. Un tātad, pamatos mēs runājam šobrīd par to, tātad, vai viņiem ir skaidrs par to, kādos gadījumos lietojam šo must, needn't un mustn't. Tas bija pats svarīgākais. Tātad skolēni tur deva piemēru, sākumā es domāju, dot tur kaut ko no darba burtnīcas grāmatas. Nē, es sapratu, ka viņi to ir mācījušies 6. klasē, es paskatījos pirms tam arī to, ko viņi ir darījuši, mācījušies, un skaidrs, ka man nevajag vēlreiz mācīt lietas, kas viņi ir, bet mums viņas jāaktualizē un jāieliek jaunā formā. Un tas ir tas pats svarīgākais šajā brīdī, un tad man bija kolēģis arī otrs no Turcijas, kas tajā brīdī ar šo nodarbojās un mēģināja izstāstīt, ja vēl kādam bija kādi jautājumi, kas kaut ko nesaprata. Bet svarīgākais bija tas, ka mēs šajā brīdī, jūs redziet, jau ejam tā kā uz kaut kādiem noteikumiem. Tajā brīdī, kad mēs bijām izrunājuši par šos lietošanas nosacījumus, joprojām bērniem darbs ir individuāli. Šobrīd viņi joprojām strādā individuāli. Un viņiem ļoti patīk spēlēt Kahoot. Apbrīnojami viņiem patīk. Tad, kad es veidoju šīs attālinātās stundas, kad es neesmu tiešsaistē, es arī esmu devusi Kahoot, jo tur ir šobrīd iespēja, ka es varu iedot viņiem arī, ka viņi attālināti var, un tad es redzu tikai, kā darbojas. Bet brīnišķīgi, protams, Kahoot ir dot tiešsaistē uz ekrānu, un tad viņi pieslēdzas ar telefoniem, un tātad jūs redziet, piemēram, šeit bija jautājums tātad, be as polite as you are in person, ja? You must be polite, un šādā veidā tātad 20 jautājumi, kuros es jau tā kā virzu visu laiku, un arī tad, kad mēs bijām šo Kahoot izspēlējuši, bija jautājums par to, bet par ko bija šie jautājumi? Viņi bija sapratuši, ka tas ir par noteikumiem. Tātad mēs strādāsim ar noteikumiem, kādi tad būtu nepieciešami šajā online tiešsaistes stundās internetā vispār strādājot. Un mans veids, kādā veidā es skolēniem šajā brīdī, kā mēs devām to stundu, tas bija tāds, ka es biju sameklējusi šādus attēlus, ko es viņam arī parādīju, un tieši tādi paši attēli skolēniem tika ielikti tikai attēli.
tikai attēli, tika ielikti Kahoot šajās Padlet formām, tad Padlet.com. Un skolēniem, tālāk parādīšu arī, jā, šeit bija noteikumi, tātad skolēnu grupās tika sadalīti pa 3-4 cilvēki, tur atkarībā no Hollandas skaita, viņi vispār bija pa 4, jo mums ir 20 no Latvijas un 20 no Turcijas, tā kā, bet ja nu kāds kādā brīdī neatnāk, tāpēc vienmēr saku, nu ja nu tur 3 paliks un tā tālāk. Tātad, un viņiem pirmais uzdevums ir atkal iepazīstināt ar sevi, jo viņi tā kā nepazīst viens otru, un tad viņi gāja uz šo vietni, kas tiek iekopēta arī čatā iekšā, un sadalot grupās, tiek iekopēta arī tajā vietā, kur var iekopēt priekš visām grupām, un tad skolēns uzklikšķinot tikai uz čata virsū, viņš saņem šo saiti un var strādāt. Tātad, viņa uzdevums bija grupā rakstiet noteikumus, kas saistīti ar uzvedību internetu un tiešsaistes stundās. Izmantojiet apgūtos vārdus. Tātad tas bija uzdevums. Bet svarīgākais, kas viņiem šajā brīdī strādājot grupās, bija tajā brīdī, kad viņi satikās, viņiem bija jāvienojas, kurš rakstīs, kurš būs tas, kas atvērs, lai no tā, ka visi raksta, kurš pāraudzīs pārējo grupu ierakstīto, kurš ieteiks idejas, ko rakstīt, jo, protams, viņi domā citu, un kurš prezentēs grupas darbu. Nav tā, ka viņš tagad sēž un neko nedara, bet pamatā viņam būs šis darbiņš pēc tam. Un svarīgi, ka skolēniem ir nepārtraukti šis atgādinājums, ka ja tev ir nepieciešama palīdzība, dod ziņu. Tātad tajā brīdī, jo viņu uzreiz izsauc, un skolotājs jebkurā brīdī pāriet no grupas uz grupu un var iesaistīties, kas ko dara. Tātad es tūlīt jums parādīšu, pirms mēs turpinām tālāk, es parādīšu drusciņu. Tā, šis bija jūsu. Jā, lūk, šis ir tātad šī vieta, kur mēs strādājām. Jūs redziet, ja, tātad skolēniem ir iedota šī Padlet forma, šī attēli, un viņš raksta klāt tātad teikumus. Ja, viņiem bija uzdevums, ir jau kādi, kas ir reģistrējušies, bet principā viņiem bija uzdevums, ka viņi šajā brīdī var rakstīt klāt to savu vārdu, var arī nerakstīt. Man bija tālāk, es šīs pašas stundas arī strādāju parastajās klasēs, jo man ir 5, 7 klases, līdz ar to es ar visiem bērniem izmēģināju un izstrādājām šīs lietas, un tā kā tāpēc arī tādas pārbaudes, un tajā brīdī, kad viņi klasē strādā, es viņiem lieku rakstīt augšā, tad klāt pie tā, ko viņi raksta, iekaviņās vārdu uzvārdu. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī šeit arī bija par to jautājumu, vai, kā novērst to, ka viņi, piemēram, viens otram dzēš ārā, ka viņi raksta kaut kādas nejaucības. Ja? Tātad tajā brīdī es sekoju līdzi, un šeit bija arī par to, ko Liena arī iepriekš teica par to, ka skolotājs jau var pārskatīt. Tajā brīdī viņi strādā grupās, es viņiem nejaucos iekšā, bet es redzu reālo darbu. Un tātad, ko skolēni dara? Es esmu uzlikusi to, ka viņi var rediģēt, tātad uzbraucot uz attēla virsū, jebkurā brīdī parādās tātad šeit parādās zīmolīts, viņš uzspiežot, tātad var rakstīt atkal teikumus klāt. Un tādā veidā, un vienkārši nobrauc, viņš automātiski saglabājas. Man ir uzdevuši jautājumu, ko darīt, piemēram, ja es gribu tagad beigt darbu, lai neviens vairāk neraksta. Un man atbild ir šeit, tātad mēs ejam uz share, un šeit ir mainam privātumu. Ja? Tātad, ja man šeit ir uzlikts, ka man var rediģēt, pēc tam es uzlieku, ka viņi var tikai lasīt, tātad viņi var tikai lasīt, viss, un es saglabāju. Vairs neviens šajā brīdī tātad viņi var ienākt iekšā tajā pašā saitē, bet viņi vairs neko nevar izmainīt. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Ja, tad runājot par šo. Agita, es tev mirklīgi pārtraukšu, viens jautājums parādījās Facebookā. Varbūt, ka tu pateici, un es nedzirdēju par to, kā grupa dod ziņu, ja kaut kas nav skaidrs. Tātad grupa dod ziņu Zoom platformā tajā brīdī, kad viņi strādā grupā, viņiem tur ir tāda podziņa, kur viņi tātad lūgt palīdzību. Ja, un nospiežot, un man uzreiz, jebkurā, piemēram, es šobrīd, sēdētu arī šajā lapā, skatītos, ko viņi strādā, es jebkurā gadījumā man uzreiz no Zoom atnāks ziņojumi, ka tā un tā grupai ir nepieciešama palīdzība. Tāpēc es eju uzreiz no tās grupas, pēc tam es eju uz nākošo, es pie tāda join grupai, eju ārā no grupas, jā, tas ir ļoti vienkārši. Ja?
Tā, mēs vēl atgriezīsimies šajās vietnēs, bet šobrīd es atgriežos atpakaļ tātad pie prezentācijas, tur, kur mēs, nē, tas nav, piedodiet. Tā, tūlīt, kur tad mana prezentācija? Aha, redz, kur ir. Jā, tātad skolēniem ir skaidrs, kas viņiem ir jādara. Jautājums varētu vēl būt, kā viņi var atcerēties, kas viņiem ir jādara. Var, protams, veidot darba lapas un vēl visu ko. Klātienē es noteikti tā arī darītu. Bet šādā attālinātā procesā es to nedaru, jo iedomājamies, es vienmēr veidojot stundas, domāju par no skolēnu viedokļa. Un iedomājieties, ja man ir šis dators, tad man vēl jālejuplādē kaut kur un jāskatās un tā tālāk. Tāpēc es mēģinu uzdevumus sarakstīt vienā slaidā un skolēniem saku, lūdzu, nofotografējiet. Bērni to ļoti labi ir pieņēmuši, un viņiem ļoti patīk. Līdz ar to viņa uzdevumi ir aiziet grupā, un jebkurā grupā, kurā viņi būs, viņiem ir skaidrs, ka viņiem ir šis uzdevums, viņi var atvērt savā telefonā, skatīties un strādāt. Tā, ejam tālāk. Jā. Kāpēc viņš aizgājuši šito? Tūlīt atvainojiet. Tomēr, Agita, var vaļā, man patīk tas privātuma moments, jo arī Google dokumentos ir iespējams noslēgt šīs te prezentācijas, lai viņās vairs nevar neko ierakstīt, un tad viņi vairs nevar papildināt viņas, tad, kad viņiem ir jāprezentē. Jā, brīnišķīga lieta, tā kā skolotājiem vienkārši tas jāpadomā, nu tāds, noslēgt, viss, neko viņš vairs nevar izdarīt. Kā jau es teicu, tā tad par to, ja mēs strādājam šajās grupās, un pirms darba grupās mēs parasti izrunājam, mani bērni jau to zina, mēs jau to septembrī parunājām un arī klātienē strādājot, kas ir šī snieguma līmeņa apraksts. Un viņš ir pavisam vienkāršs, tas ir pavisam tāds saprotams, nevajag garus, tas ir kopīgais tātad grupai strādājot. Tev ir jāzina, kas tu būtu, tad cik tālu tu gribētu būt, kas ar tevi būs, ja tu vispār nedari neko, nepiedalies, tad tu zini, ka tu būsi tur, un tad arī kolēģi, tavi grupas biedri par tevi tā arī teiks, ka viņš, diemžēl, nestrādāja. Bet parasti, manā pieredzē, īpaši tad, ja bērni strādā šādās mazās grupiņās un skolotāji konkrēti sniegt šie skaidrojumi, skolēni strādā. Skolēni strādā, īpaši, ja viņš vēl saprot, kas viņam ir jādara, viņam ir interesanti to darīt, ja viņam nav sarežģīti tās lietas, tad manā pieredzē, tad ir jābūt kaut kam ļoti īpašam, bet tad tas vairs nav angļu valodas risinājums, tas ir jādomā, kas ar šo bērnu ir tajā brīdī. Bet normāli no tāda priekšmata viedokļa bērniem tiek dots uzdevums, saprotams uzdevums, viņi parasti dara. Lūk, tātad šis ir tas uzdevums, ko es jums jau rādīju arī klātienē, kā to dara, kā noņem privātumu un tā tālāk. Lūk, ko tad mēs darījām tālāk? Tālāk mums bija, tātad tajā brīdī, kad skolēni bija sarakstījuši savas mastas un tā tālāk, tātad skaidrs, ka viņiem vajadzētu balsot tagad, kas ir labāks, jo mēs visu nevaram salikt netiķetē, tātad, ja tas ir kā plakāts, mēs visu nevaram salikt. Un, protams, šeit es gribētu teikt jau mazliet kā vecāki, mēs taču zinām arī, un kā skolotāji, mazliet jau mēs varam pašmaukties, vai ne? Mēs jau zinām tās bērnu atbildes. Pa lielam jau mēs zinām, kam tur vajadzētu, īpaši tad, kad plānots, un tu jau pa lielam tā kā apmēram jau zini, kas tur būs. Lūk, es arī esmu jau laicīgi sagatavojis, bet to var darīt arī uzreiz. Un es atkal parādīšu jums šo te rīku, tātad brīnišķīgs, vienkāršs rīks, tricedar.com. Un kāpēc man viņš ļoti patika? Paldies, Liena, kas man atgādināja, es atradu internetā, man viņš bija arī, un es viņu izmantoju šeit, un tātad tas jau bija vienu pakāpīti augstāk, kas nav tikai par to, ka mēs tagad ierakstam un tā tālāk. Man ir jautājums par to, vai skolēniem katram ir iespēja atkal izejot ārpus no šīs grupas. Tad, kad viņi iznāca ārā no šīs grupas kopējā, viņi runāja tātad par to, ko tad viņi ir izdarījuši, kā viņiem veicās, vai viņiem, un īpaši svarīgi bija par to, vai viņiem veicās ar sapazīšanos, vai viņiem veicās šajā gadījumā ar lomu sadalīšanu. Man nebija tik svarīgi šobrīd novērtēt katra pa punktiem tos lomus, mēs arī drusciņi parunāsim par vērtēšanu mazliet tālāk.
Bet tajā brīdī, kad viņi to ir izrunājuši, atkal es esmu dzirdējusi, un es varu sniegt komentāru pēc tam par to, jā, to es redzēju, kas notika grupā un kā viņi strādāja. Tātad nākamais solis ir šis atkal, kad mums katram skolēnam ir dota šī balss tiesības, un katrs skolēns ir ļoti svarīgs. Un tas arī ir ārkārtīgi svarīgi skolēnam parādīt, ka katrs viens skolēns man ir svarīgs, un katra skolēna domas un katra skolēna balss man ir svarīga, un tāpēc es tūlīt jums parādīšu, kā tas izskatās arī reāli atkal dzīvē, lai tas, tā, kur man ir Google Chromes, tā. Nu, lūk, tā tas izskatījās reāli dzīvē. Tātad šeit bija 8. klasē, tātad viņiem bija, es jau devu tātad tās galvenos noteikumus par to, kāda tad ir jāievēro. Nu, tā, ko viņi tur bija rakstījuši, atbilstoši tiem attēlojumiem. Ja? Tātad pasaka paldies par tam, kas tev palīdzējis, ja? un neraksta rupjības un tā tālāk. Tajā brīdī katram skolēnam ir tiesības balsot par sev, un es viņam teicu, jums ir 5 balsis, jo mēs gribam vairāk tos noteikumus ierakstīt šajā netiķetē, jums katram ir 5 balsis. Un kā notiek šī balsošana? Un balsošana notiek ļoti vienkārši. Tātad, redziet, šeit es jums parādīšu, man, piemēram, tūlīt, tā būs ērtāk parādīt. Tā, mums projektā būs projekta logo balsošana, kad būs, un man nevajag tikai pliku balsošanu. Un kā es vēlreiz teicu, es gribu angļu valodu, es gribu valodu dzirdēt. Bet tā tehniskā lieta ir tā, ka skolēns tātad jebkuram, nospiežot, piemēram, par šo es gribu balsot, nu šeit parādās Agita Ozoliņa, tāpēc, ka tas ir mans konts, kas šis rīks ir pilnīgi bezmaksas, tur nav nekādas saistības milzīgas un tā tālāk. Šeit skolēns, es palūdzu skolēnam, lai viņš ieraksta savu vārdu. Tajā brīdī, kad mēs runājām par šiem noteikumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka es tomēr gribētu saprast, pirmkārt, lai nešmaucās, otrkārt, lai viņš izdarīs, es viņam saku, es arī saskaitīšu, un es parasti to arī izdaru, ka es saskaitīju, es teicu, ka tev ir 5 reizes jānobalso, tad tev ir jānobalso 5 reizes, ja? Un viņš tātad saglabā. Viņš saglabā, redziet, ja, un es esmu jau nobalsojis par šo. Otra labā lieta, ko es gribēju arī šeit izdarīt, es vienkārši saliku, tāpēc, lai jūs redzat šeit tuvāk, ka viņš pieraksta argumentu. Un nospiežot uz šī tātad pievienot argumentu, šeit atkal viņš ieraksta savu vārdu vai vārdu uzvārdu, tas ir, kā mēs vienojamies klasē, un viņš var pievienot gan pozitīvo, kaut ko, kas ir atbalstoši, vai viņš var iebilst. Un ja mēs paskatāmies tā, tad šeit, tur, kur bija, tā, tad, piemēram, šeit es lasīju par to, ka viņi pievienoja arī tos negatīvos, ja? Piemēram, nepievieno rupjus komentārus. Ja? Viens, piemēram, rakstījis, ka labāk būt rupjam tiešsaistē nekā reālajā dzīvē. Reālajā dzīvē es neesmu rupšs. Tas ir jautājums atkal par to, jūs redziet, es pirmkārt jau priecājos par to, ka tie bērni uzticās un ka viņi raksta. Un otra lieta, man ir atkal lietas, par kurām es netieši. Protams, ka es tūlīt nebraukšu virsū tam puisim un neprasīšu, kāpēc tu tur to un to domā. Bet tas ir atkal par to, par ko mēs varam kādā brīdī parunāt. Tas ir tās vairākās lietas, ko mēs no šādas lietas dabonam ārā. Ko darīt ar bērniem, kas saka, es skolotājs nemāku uzrakstīt. Īpaši 7. klasē man ir kāds bērniņš arī, kas saka, skolotājs tur neko, man kauns rakstīt. Es viņam tad arī saku, nu paskaties, varbūt ir kādā vietā, kur tu vari uzrakstīt. Varbūt palasi kāda cita bērna komentārus, kas ir kaut ko rakstījis. Varbūt, ka no tā tu vari mēģināt uzrakstīt savu teikumu. Labi, tu neuzrakstīsi 5 komentārus tiem 5. Tad bija jautājums, vai obligāti tiem pašiem, par kuriem es balsoju,
Nē, tu vari rakstīt komentāru arī citam tam likumam un teikt, kāpēc tu par to nebalsoji. Arī tā ir iespēja. Ja, tātad tas ir tāds labs rīks, kurā jūs ļaujat bērnam izpausties. Tā pašā laikā viņi ir kopā, viņa balss ir svarīga, jo tālāk no tā būs atkarīgs, kas notiks tātad kas notiks tātad ar šo netiķeti kopumā. Ja? Tad redziet, ja? Tātad šeit tas ir ieliks. Es vēl Agita gribu piebilst, ka var balsot arī par pašiem argumentiem, jo tur var redzēt varbūt tā ļoti bāli tādus mazus īkšķīšus. Ja es uzskatu, ka tie argumenti ir labi, es arī varu vēl atbalstīt šo argumentu, vai ja es arī tā domāju. Jā, paldies, Liena. Jā, es tieši arī tiem bērniem, kas man teica skolotāji, kas nemāku, es saku, bet tu vari pieiet klāt un teikt, ka jā, es to atbalstu. Un es uzreiz sapratīšu, ka tu strādā. Ir svarīgi, ka tu katram bērnam atrod to vietu, laiku, lietiņu, ko viņš var izdarīt. Tas bija tas svarīgākais. Tā, nu tātad. Nu lūk, un tajā brīdī, kad viņi ir nobalsoši un tā tālāk, šāda lūk radās tātad mūsu netiķete, kas bija tie svarīgākās lietas, par ko mēs runājam. Un ziniet, kas bija ļoti interesanti, ka tajā brīdī, kad tas bija tad, kad mēs bijām kopā ar šiem turku bērniem, bet arī mēs vienmēr arī analizējam stundu, tad, kad mēs pēc tam pārunājam ar bērniem, un viņi labprāt paliek, un nevis stundas laikā, bet viņi labprāt paliek pēc stundas, jo viņiem gribas parunāt, viņiem patīk. Un ziniet, kāds bija viņu atzinums skolotāji? Mēs nekad dzīvē nebijām tā domājuši par internetu. Mums tagad ir svarīgi, kādi mēs tomēr tur izskatāmies un ko par mums domā, un kad tas, ko mēs paši izdarījām, ka tas ir ļoti svarīgi viņiem. Tāpēc es aicinu mēģināt šādā veidā vai citādā veidā, bet nonākt pie kura risinājuma kopā, viņiem kopā strādājot. Un tad, kad mēs bijām izskatījuši un viņi piekrita, ka tas viņus apmierina, tad, protams, ka es teicu par to, ka zelta netiķetes likums, ja, kad atcerieties, ka mēs jebkurā gadījumā esam cilvēki. Jebkurā, tas ir svarīgi. Tas bija par šo vienu, bet mēs vēl pēc tam tiksimies. Un tad mums bija stunda par to, kas tev, mēs gribējām saprast, patiesībā tā bija pirmā stunda, bet tā kā šīs bija tāda pēdējā, tāpēc samainīja, un šī bija mūsu pirmā tikšanās un pirmā stunda, kad mēs vispār pirmo reizi tikāmies kopā šie Latvijas un turku bērni, un pēc tam mēs strādājām arī ar maniem bērniem, visām klasēm strādāju, un šeit svarīgi bija man saprast, ja, un jūs redziet, šeit angļu valodā, un tā svarīgākā lieta, ka šajā grupā, kāpēc es ieliku šo, jo šeit gan viņiem bija gan tas, ka viņi strādāja grupās, gan tas, ka viņiem bija jāiepazīstas pirmo reizi, un viņiem bija jāsadala tātad jau lomas. Šeit viņiem bija jāsadala, jo kas tad viņiem bija jādara? Viņi sākumā, es atgriezušos atpakaļ pie tā, tātad sākumā viņiem katram pašam bija jautājums, tātad what makes you feel good? Kas tev liek justies labi? Un jūs redziet, man kopā ir 129 bērni atbildējuši, ja? Tātad ne tikai tie 40, bet arī klasē pēc tam strādājot. Un fantastisks rīks, lai jūs varētu izmantot, tātad, lai jūs varētu dabūt skolēna intereses vai to, ko domā skolēns, izmantot Mentimeter. Mentimeter ļoti vienkārši viņu izveidot, uzrakstiet tikai jautājumu, uzliekat to mākoni, ja, un tur var arī dažādas citādas tās iespējas, bet šajā brīdī es ļoti gribēju saprast, tātad, kas tev ļauj justies labi. Un redziet, kas tad mums te parādījās? Ir video spēles, playing Minecraft, redziet, tajā vecumā, draugi, ģimene, dzīvnieki, ēdiens, kebabs parādījās diezgan daudz, sports, mūzika. Nu, protams, es atkal gribētu teikt, ka es kā pieaugušais jau, protams, ka es jau paredzēju, ka tās lietas būs. Un es jau veidojot stundu, sagatavojot, es jau par to domāju. Bet skolēniem tajā brīdī ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņš ir pateicis savas domas. Es vienmēr šeit saku arī par to, neuztraucies, ja tu neproti, piemēram, kaut kur pareizrakstību. Nu, viņš kaut kur pazudīs, bet tu esi izteicis savas domas, un es to ieraudzīšu. Es pamanīšu, ka tu to esi darījis un teicis.
Nu, lūk, un tad šajā reizē tātad skolēniem atkal viņi strādāja, tas bija pirmais reize, kad viņi strādāja šajā padletā kopā, un es viņiem parādīju, kā to darīt. Es arī pagājušajā reizē, kad strādāju, es viņiem parādīju, kas jums kurā brīdī jādara, ko jūs varat darīt. Un te man ļoti patīk, ko Liena teica par to, ka nemēģiniet dot skolēniem daudz, pirmkārt, un otrkārt nepazīstams rīkus, kas ir pietiekuši sarežģīti. Ja jūs ar tiem neesat strādājuši, vai nu arī tad ir viens, iemāciet ar to strādāt, bet tad rēķinieties, ka tas laiks aiziet tik, cik viņš aizies. Tāpēc es mēģinu tos rīkus, ar kuriem mēs ikdienā jau esam klasē strādājuši, tos es arī mēģinu šobrīd darbināt, un jā, pavisam maz, es esmu laikam to tricidaru tagad, ko es iedevu viņiem, tas jaunākais, kur viņi rakstīja, bet tas bija ļoti vienkārši un viņi ļoti ātri apguva. Tātad, nu un skolēni tātad tika sadalīti grupās. Un šeit bija jautājums par to, kā sadalīt grupās. Nu, es tev gribētu teikt, ka tad ir ja mēs gribam konkrētus bērnus sadalīt grupās, tad ir jāpalūdz, lai viņi atnāk mazliet ātrāk, jo tad es varu sadalīt, piemēram, grupā man ir 2 turku bērni, 2 latviešu bērni, lai viņiem, nu, tā kā ir tas jauktais. Jo es varu uzlikt arī automātisku sadalījumu, bet, nu, tad būs tā, kā tas būs. Un šeit mēs gribējām, lai būtu šie 2, tad mums mazliet ilgāk aizgājas liekas. Un viņiem šeit bija vēl viena prasme, kas viņiem bija jāizdara, un tā bija otra. Ne tikai jāapraksta, par to viņiem bija, tad viņa uzdevums bija sadalīties grupās, saprast, kurš būs tas rakstītājs, kurš būs laika ievērotājs un kas tur vēl par tām lomām viņiem bija. Bet viņiem vēl vienam bija jāizdomā, kā tas būs, ka viņi nofotografēs. Šis bija veids, kādā viņi tātad labprāt tomēr atklājās. Es gan gribu teikt, ka 7. klases skolēni labprāt man strādā stundās arī ar video ieslēgtu, bet šajā gadījumā tātad viņi ieslēdza, viņi safotografējās, viņi ielika šo fotogrāfiju arī šajā padletā, kas ir noslēgts un kur neviens šobrīd vairs netiek. Es viņam tā ir teicis, tas nebūs, neviens nekur tur netiks klāt un neviens neko tur neredzēs. Un tā tālāk un viņiem bija jāvienojas, viņiem tātad bija jāizrunā par to, kas viņiem patīk, kas nepatīk. Katrai grupiņai bija sava tēma, un tad viņiem bija jāraksta. Un tad, kad viņi nāca ārā, tad katra grupiņa arī stāstīja un mēģināja saprast, kas tad ir tas kopīgais, kas bija atšķirīgais. Protams, ka es nevaru gaidīt, ka man šobrīd 7. klases skolēni, un kas šeit bija pirmo reizi satikušies, ka tagad viņiem būs ārkārtīgi augstais līmenis un tā tālāk. Bet, manuprāt, viņi izdarīja tās lietas, ko es gribēju. Viņi izdarīja to, ka viņi sarunājās, ka viņi vienojās, ka viņiem, jo tas, iedomājieties, bērniem ir diezgan liels tāds izaicinājums to darīt un to strādāt. Jā, tātad šeit arī tās grupiņas, kā viņi strādāja, cik kurš atklājās un tā tālāk. Ja? Un, tātad tas bija par to pašu grupu darbu. Lūk. Un tagad ir svarīgākais par to, ko vienmēr kolēģi jautā par vērtēšanu. Es gribu teikt, ka es vērtēšanā izdalītu 2 daļas. Un viena vērtēšana ir tā, kad es vēlos šo grupu darbu novērtēt, piemēram, ar atzīmi vai ar procentu. Ne, es droši vien, ka ar atzīmi, tad es teiktu, ka būtu kaut kāda pamatīgs prezentācija, tad es to darītu. Bet otra lieta ir par to, ka mēs izvērtējam ar runāšanu, izrunājot, kā tad jums gāja, ko jūs darījāt. Nav vienmēr jābūt rezultātā atzīmē par kaut kādu kopīgo. Piemēram, par netiķetes veidošanu man absolūti tur neprasījās, un arī skolēni, mēs arī pirms tam runājam par atzīmi, absolūti neprasījās, ka tur vajadzētu atzīmi. Bet tas, ka tas ir pašvērtējums, tas, ka tas ir grupas biedru vērtējums, un to es arī tūlīt parādīšu, kāds var izpausties, tas gan, un jautājums ir, kur parādās skolotāja vērtējums. Skolotāji vienmēr ir jautājums, bet kā tad es zināšu, cik viņš tur labi runājas, cik viņš tur labi izdara tālāk? Uzticamies bērniem. Uzticamies bērniem. Tajā brīdī, ja jūs vēlēsieties to vērtēt ar atzīmi, jā, tad jūs būsiet kādā posmā klāt, bet principā es uzticos un man nav bērni pievīluši. Tā. Jā, tātad, pirmā lieta, par ko es atkal viņiem vienmēr atgādinu, ir par to, ka mums ir šis grupas snieguma līmeņa apraksts, un tad viņi savā starpā izrunā. Un viņi ļoti, ļoti apzinīgi, un es gribu teikt, ka ļoti objektīvi
strādā, un viņi ļoti objektīvi arī viens otru izvērtē, un nav tā, ka viņiem tagad būtu tā kā bail pateikt viens otram. Ja tagad es salīdzinu vēl pirms kādiem pāris gadiem, kad es pati nelietoju tādu snieguma līmeņa aprakstu, bērniem nedevu, tajā brīdī, ja tu pajautā tikai, izvērtē, tas, ko Liena teica, ja ir plašs un izvērtējiet, kā jums tur gāja. Ja viņam nav konkrēti, par ko viņš var izvērtēt, cik tālu viņš ir ticis, tad parasti ir tā, ka tad man ir kauns pateikt, tad es tā kā negribētu, bet ja man ir šis snieguma līmeņa apraksts, tad es tomēr varu pateikt, jā, tu piedalījies un visu darīji, bet tajā brīdī, kad tu tikai kritizēji, bet tajā brīdī, kad tev vajadzēja dot kaut kādu risinājumu, tad tu vairāk neteici, ja? Tātad ļoti normāli, es esmu klausījusies, kā viņi savā starpā runā, viņi patiešām objektīvi runā un spriež par šādām lietām. Pavisam cita lieta ir tad, šis ir no cita darbiņa, bet es iedošu vienkārši paraugu, un es arī pēc tam iedošu Lienai aizsūtīšu. Tātad tajā brīdī, ja tas ir lielais vai asinhronais darbs, kurā vispirms ir bijis, piemēram, pāru darbs kaut kāds, jo es nav uzreiz tā, ka tev ir pilnīgi momentā ir grupa darbs, ir parasti kaut kāds ir ievad darbs, kas ir vai nu individuāls darbs vai pāra darbs, un tad ir izvērtējums, un redziet, ir pašvērtējums un otra pāra vērtējums, un tur nepiedalās skolotājs, lai izvērtētu. Un atkal, ko es gribētu teikt, šis grupas darba izvērtējums, kas ir atkal, ar ko viņi ir pazīstami jau, un šeit es parasti skolēniem lūdzu. Tātad ir tavs pašvērtējums, jo es ļauju arī, jo bērnam ir jāpasaka, ja viņam nešķiet, ka tā grupa, viņa mani tā kā negribēja, un viņi tajā grupā nesaprata, ko bet es domāju, ka tas ir tā. Un ja tu tā domā, tad tev ir iespēja to izpausties, tikai tev jāpasaka, kāpēc, ko tu tādu darīji, kāpēc tev šķiet, ka tev pienāks 8 punkti. Ja tu to vari pamatot, viss kārtībā, ja? Un grupai, lūk, man patīk, ka nevis katras grupas biedrs dod 1 punktu, kaut kādu punktu skaitu, bet ka grupai tomēr ir jāvienojas. Grupai ir jāvienojas, un viņiem ir jāvienojas par vienu vērtējumu, tātad katram šim skolēnam. Un nākamā lieta ir jau, piemēram, ja tā ir kaut kāda kopīga prezentācija, ko viņi ir strādājuši, tad pirmais ir, protams, šis informācijas kvalitāte, kas ir saturs, ja? Tad, kas tur ir jābūt, piemēram, šajā brīdī viņiem bija ar visām atsauksmēm, jāsauc un faktiem un tā tālāk. Un jūs redziet, šajā gadījumā atkal neiztrūkstoši ir pašvērtējums, bet šeit pieslēdzās arī skolotāja vērtējums. Tajā brīdī, kad es dzirdu viņa tātad šo prezentāciju grupā, viņi tur visi runā droši vien, ja tas ir grupas vai pāra darbs un tā tālāk, tad gan es vērtēju, un es ieliku vienkārši nākošo, ko es vēl rētēju, tātad ir prezentācijas organizācija un kvalitāte un prezentēšanas runas organizācija un kvalitāte. Un redziet, ko tad dara? Vēl man ir šeit apakšā tāda tabula, kuru es parasti arī izmantoju tādā veidā stundās. Tas ir vairāk netiešsaistes stundās, bet tad, kad mēs runājam arī bērni prezentācijas, tad, kad viņiem ir kopā, viņi pāros veido, mēs pēc šāda paša principa arī vērtējam, un tad es parasti varu darīt tā, es esmu mēģinājis, ka visi pārējie tad vērtē nākošo, bet tad tur parāda ļoti daudz cipari. Tāpēc es parasti saku, tā, jūsu pāris vērtē šim pārim, vai tā grupa vērtē tai grupai. Tātad ir tikai vienas grupas vērtējums, un tad sanāk brīnišķīgi, un es redzu, un arī mans vērtējums, man ir pašai par ko domāt, man ir par ko runāt ar skolēniem, un redziet, te ir komentārs. Un komentārā es parasti lūdzu uzrakstīt, kas bija tas, kāpēc tu samazināji vērtējumu. Tas ir apmēram tāpat kā ZPD, kad mēs vērtējam, ja, tātad, kas ir tas, kāpēc tu samazināji punktu. Nevis tāpēc, un tajā brīdī pazūd tas, ka man tā Anna nepatīk vai man tas Pēters ļoti patīk. Ja, tātad, kad tur bija vai nebija. Lūk. Tajā brīdī, kad mēs esam tikuši ar šo vērtēšanu, redziet, tad, kad bija šī lielā, tad mēs likām uz atzīmi, bet tā iepriekšējā bija tas vairāk par to, ka mēs izrunājām, kā gāja, un ārkārtīgi svarīgi ir jebkurā veidā, jebkurā stundā, tātad stundas beigās organizēt šo refleksiju. Un es viņu ieliku šobrīd beigās arī tāpēc, lai parādītu jums, kā tas notiek. Un tātad, ka manuprāt, svarīgākie jautājumi ir tātad šie, kādi bija stundā sasniedzamie rezultāti,
Un otrs svarīgākais, ko tu konkrēti darīji, lai sasniegtu šo rezultātu. Jo tas ir bieži par to, man garlaicīga stunda, bet ko tad tu darīji? Kā tev var būt garlaicīga, ja tev bija jātiek līdz tam sasniedzamam, vai tu sasniedzi viņu? Un tajā brīdī, ja mums ir runa par darbu grupā, kā tu jūties strādājot grupā, šeit var pamato izvēle, te var būt jautājums arī par to, tātad kāda loma te bija un dažādas jautājums. Tajā brīdī, ja man bija šī online grupa, online stunda, tiešsaistes stunda, tajā brīdī šajā gadījumā devu Zoomā ir iespēja, brīnišķīga iespēja tātad šīs aptaujas likt uzreiz automātiski, kur viņi var nobalsot, kur viņi momentā. Es ļoti ātri stundas beigās dabūju tātad šos rezultātus, un šajā gadījumā, tātad, ko tu darīji, lai sasniegtu stundas šo sasniedzamo rezultātu, ja? Viņš varēja tātad atzīmēt, vai arī viņš var atzīmēt vairākus, un, redziet, piemēram, šeit tāds izskatījās rezultāts, es uzreiz redzu, tātad, kā tu jūties strādājot kopā grupā, ja? Un tu vari vairākas izvēlēties. Un visvairāk jau bija, man ļoti patika strādāt grupā, kas bērni, es labi satiku ar skolu, ar pārējiem, tad mēs viņam dodam vairākas iespējas, vairākas atbildēt, un, redziet, 8,6% tomēr ir teikuši, man tomēr patiktu strādāt labāk vienam pašam. Droši vien, kad jo ir tādi bērni, un es tā kā saku, un tad atkal man ir iemesls runāt par to, ka es nesaku, ka tas ir slikti. Tas nav nebūtu slikti, bet tev būs reizes, kad tu strādās viens pats, bet ir reizes, kā tu vari to savu individuālis, un kā tu vari ar to palīdzēt grupai tik galā. Ja? Un redziet, 17,1 ir teikuši tomēr, ka viņam garlaicīgi ir bijis. Tātad atkal tas jautājums ir par to runāt, ko tas nozīmē. Tā. Tas šobrīd ir viss, ko es gribēju izstāstīt par to, kā es strādāju un ko es daru. Jā, mums tagad šodien sanāk kā tādiem skolēniem, tiem, kam mēs esam sasnieguši savu laika limitu 90 minūtes, un jautājums sanāk gandrīz vai tiem, kam ir jautājumi, kas uzkavējas. Jautājums par to pēdējo rīku, tas ir iebūvēts Zoom rīks, kuru var sameklēt pie uzstādījumiem, ja atver Zoomu caur internetu pārlūku programmu, atverot Zoom asu un ielogojoties caur turieni. Tur arī tās breakout rooms var uzlikt. Īstenībā arī grupās, ja jūs zinat, ka, piemēram, visi skolēni ierodas vai vismaz vairums ierodas, jūs varat to klasi jau laicīgi sadalīt grupās un tad tikai stundas laikā viņus pārdalīt, ja kāds nav ieradies. Tā kā to visu tur var. Baiba, mums tur droši vien vēl ir kaut kādi jautājumi. Jā, mums ir daži no sākuma palikuši, iespējams, kā jau runājāt, bet es atkārtošu. Viens jautājums bija par grupu darbu tiešsaistē, vai tas prasa lielāku laiku limitu, jo to jau mēs saprotam, ka jā, bet varbūt ir kaut kāds ātrais komentārs. Kas ir tās galvenais, varbūt, kā to laiku? Mans galvenais... Hagita, vai atbild tu, un tad es pēc tevis. Labi, es teikšu par to, ka, ziniet, es šobrīd laikam kā skolotāji teikšu par to, ka šeit es laikam neteiktu tik daudz par to laika limitu. Jā, ļoti ir jāsaplāno. Ļoti jāsaplāno un neliekat lielus mērķus. Bet tā atdeve, ko jūs dabonat ārā no tā, ka viņš sēž saviem melnajā ekrānā un tu labā gadījumā esi pilnīgi nosvīdus un viņam uzdodot jautājumu un tad vismaz kaut ko, ka viņš šādā veidā strādā. Tāpēc es šajā brīdī nerunāšu tik daudz. Es patērēju arī gatavojoties tikpat daudz turgāju tur, bet principā, jā, tas ir mana atbilde. Ko tu teiksi, Liene? Es teiktu tā, ka ir jāskatās no situācijas kopumā. Jūs zināt savus skolēnus, jūs zināt, kā viņi strādā. Jā, tehnoloģijas paprasa vairāk laika, bet ja jūs viņiem konkrēti pateiksiet, jums ir 7 minūtes, un šajā ziņā tehnoloģijas dod priekšroku to, ka pēc 7 minūtēm viss arī beigsies, pirmās reizes pilnīgi noteikti viņi ļaus, ka viņiem pietrūka laika, jo viņiem pie tā ir jāpierod, bet radiniet viņus. Nedodiet viņiem uzreiz maksimāli daudz laika, radiniet viņus pie tā, kad ir ierobežots laiks, jo pie tā ir jāpierod. Ja arī mēs tagad visi 700 skolotāji mēģinātu uz
kādiem vienkāršiem jautājumiem atbildēt 5 minūtēs. Mums arī būtu grupas, kuras teikt, mēs paspējām tikai pirmo jautājumu izrunāt. Tas ir pilnīgi dabiski un tā tas ir. Tas aizņems vairāk laika. Es teiktu tādam parastam vienkāršiem pāris jautājumiem, tās ir 5, maksimums 7 minūtes, ja tie ir vairāk jautājumi. Ja tas ir garāks uzdevums, arī tad neaizraujieties vairāk par 15 minūtēm, jo tad jau tas grupu darbs aiziet mazliet varbūt citos virzienos. Labāk ir pēc tam 15 minūtēm sasaukt visus atpakaļ, izrunāt, cik tālu jūs esat, vai jums vajag vēl laika, un tad palaist viņus vēlreiz tajās grupās un ļaut viņiem pastrādāt vēl, bet tad jau atkal iedodot, jums būs vēl 5 minūtes, piemēram, un viss. Tas viņiem palīdzēs, ja jūs viņus kaut vai otrais palaidīsiet grupās un radināsiet pie tā, kad ir noteikts laiks. Vēl viena lieta, ko es gribu piebilst pie tā, ka nebaidieties skolotāji, to, ko es jums teicu, ka, ja mēs tagad viņam liktu uzrakstīt, un tagad es no tā viņu darba tur ņemtu tagad un rakstīt, tas man aizņemt milzīgu laiku, es jau paredzu tās lietas, un varbūt, ka man jāpamaina kaut kāds sīkumiņš, bet pamatu es esmu sagatavojis. Kā skolotāja es esmu sagatavojis visu, lai darbs ietu raiti. Vēl kāds jautājums? Mums bija vēl viens sākumā par saliedēšanu. Protams, ļoti plašs jautājums un gan jau vesela zinātne apakšā, bet varbūt ir kaut kāds mazie uzdevumi vai mazais tāds, ko var grupu saliedēšanai darīt virtuāli. Parasti man palīdz tie jautājumi, kurus uzdod, kad ir jāatrod kaut kas kopīgs, kaut kas atšķirīgs, jo tad viņiem ir jāparunā vienam par otru vairāk. Un reizēm liekas, viņi jau klasē ir 7 gadus mācījušies kopā, bet īstenībā viņi nemaz nepārunā tās lietas tik ļoti par sevi, par to, kas viņus interesē. Viņi runā par aktualitātēm, kas notiek ikdienā, gluži kā mēs arī darba kolēģis. Nemaz tik labi nepazīstam. Mēs runājam par to, kas šobrīd ir aktuāli, kas ir ziņās, kas ir apkārtējā gaisā, bet mēs nerunājam par to, ko tev patīk darīt pēc darba, kādas ir tavas aizraušanās un tam līdzīgi. Viss, kas būs mazliet uz viņu, lai viņiem būtu jāatklājās, tas viss palīdzēs. Agita? Jā, tāpēc es teicu, ka es nekad nesāku uzreiz, tā kā momentā aizsūtīt, vienmēr ir tas viņu personīgais. Vispirms pastrādā pats, tad vai šis Mentimeter, kur viņam ļoti patīk. Viņam ļoti patīk, kurā viņi var savas domas, izteikt, savas domas uzrakstīt, un tas viņus ievelk tajā visā kopīgā darbiņā. Jā, un vēl visi tie jautājumi par webināru ierakstu. Nesatraucieties, kā katru reizi webināru ieraksts tātad ir pieejams. Šis, kas gāja tiešo Facebookā, viņš uzreiz pēc pāris minūtēm automātiski uzreiz ir skatāms. Visiem e-pastā būs nosūtīts jau papildināts, kurš būs gan raksts, gan Agitas un Lienas sagatavotie materiāli, kur būs arī, un, protams, arī vēl to visu pēc tam arī mūsu YouTube kanālā skatīties. Tā kā būs ieraksts, par to nevajag satraukties, un visiem būs nosūtīts. Jā, man vēl viens tāds komentārs par rīku, it īpaši droši vien, ja skolēns strādās grupās, mazliet jārēķinās, ka varbūt tas pirmais stress viņiem līdīs ārā ar tādu pamuļķošanos. Un iespējams ir jārēķinās, ka varbūt tā 1 stunda būs jānoraksta kaut kādā vairāk vai mazāk. Nemēģiniet uzreiz pirmajā stundā ielikt kaut ko šausmīgi nopietnā rīkā, jo skolēniem daļai no viņiem stress lien ārā caur muļķošanos, un ar to ir jārēķinās. Tā viņi pārdzīvo jauno, viņi izsmīdina savas bailes, viņi izsmējās par to, kas viņiem ir jādara, un pēc tam viņi strādā pilnīgi mierīgi, pilnīgi normāli. Un arī pieaugušie reizēm tieši tāpat, ja tīpaši, ja viņiem iedod Google dokumentu, pirmais uzdevums visi mēģina noskaidrot, kurš ir anonīmais dzīvnieks, kas tur augšā rādās. Un tas neatkarīgi no vecuma. Tā kā nevajag no tā baidīties. Jā, tas ir varbūt mazliet biedējuši kā skolotājiem, kur pazūd man stundu struktūra, kā man viņus tagad savākt atpakaļ. Bet tai pašā laikā jūs parādīsiet savu cilvēcīgo pusi, ka jūs viņus saprotat, ka jūs viņus esat sadzirdējuši. Agita, vēl tev kāds pēdējais komentārs? Komentārs es izlasīju tikko te čatā. Kolēģi saka par fona attēliem, ko likt aizmugurē. Lienai arī ir aizmugurē un Baibai arī ir aizmugurē. Es gribu tikai teikt to, ka kolēģi, Zooms piedāvā arī settingos, piedāvā jau gatavus
bet man viņi kaut kā labi neliekās, un viņi tādi nekvalitatīvi ir. Ja jūs augšuplādēsiet labu kvalitatīvu attēlu, jūs jebkurā brīdī aizliksiet savu aizmukurē, un neviens neredz to, ka man veļas dēlis ir aiz muguras, vai vēl kaut kas ir, un es strādāju savā istabā. Tā kā tas ir tāda laba lieta, un paldies, es redzu komentāros par to, ka tas ir bijis iedvesmojoši un patīk. Mēs vienmēr esam gatavi ar jums strādāt. Un Jā, arī Facebookā ļoti daudz paldies un visas idejas, un arī tās, ja kādam vēl ir kādas idejas, droši arī Facebookā jūs varat turpināt šos komentārus. Tur arī bija mēģinājums uzsākt, varbūt kāda vispār pašiem ir pieredze, tā kā droši to arī komentējiet vai mūsu Latvijas veterināru skolotāju grupā, kur jums pašiem ir iespēja rakstīt droši, ja kādam vēl ir kāda ideja. Es ticu, ka mums ir daudz labo piemēru. Vienkārši droši dalieties, lieciet pat kaut kādas mazās lietas, kas jums ir izdevies, un tad jau visiem kopā mums būs vieglāk ar šo visu. Jā, mans atgādinājums par Padlets sienu, tagad, kad esam tikuši līdz galam, ja kādam vēl palika kāds ļoti svarīgs jautājums, vai webināra laikā radās jauns jautājums, jūs droši varat vēl joprojām tajā Padlets sienā arī ielikt šo savu komentāru jautājumu, un tad, kad mēs plānosim nākamos webinārus, tad mēs arī pārskatīsim tās jūsu domas un idejas, un iespējams, ka taps vēl kāds webinārs par šo tēmu, balstoties uz jūsu jautājumiem un vēlmēm. Un tiešām liels paldies, kad bija komentāri jautājumi. Tas palīdz saprast, kas jums ir vajadzīgs un ko mēs varam piedāvāt un kā mēs varam jūs atbalstīt. Jo skaidrs, ka tas nav vienkārši, skaidrs, ka tas ir mazliet biedējoši un nomācoši vienam pašam cīnīties caur internetu, ka tu nevari satikt savus skolēnus, nevar ieskatīties viņiem normāli acīs. Mazākus skolēnus vēl gribās varbūt arī apķert, kad lielie tā neļaujās, bet to tu visu nevar izdarīt, tad vismaz kaut kā mēs jūs varam atbalstīt, lai jums nav tik vientuļi. Jā, un visiem tiem, kam nesanāca ielagoties Zoom, jā, mēs tiešām speciāli nevienu ārā no Zoom nemetam. Mums, diemžēl, šobrīd ir 100 dalībnieku licenci. Skatīsimies, jo uz nākamo webināru būs tik milzīgi interesi, iespējams, ka mēģināsim tad arī likt lielāku licenci. Bet katrs mūsu webinārs jau, manuprāt, kāds pēdējos pāris mēnešus tiek straumēts arī Facebook, tā kā visas komentārus arī mēs tur skatāmies, un drusku varbūt te nevar podziņas piespiest un mikrofonu atslēgt kā Zoomā, bet visiem jautājumiem tāpat varam atbildēt, tā arī ir iespēja. Labi, vēlreiz paldies Agitai, tiešām ļoti vērtīgi, un arī šis tad būs ierakstā visiem vēl tiem, kas neredzēja, un arī varēs vēl meklēt idejas un uzzināt, kā tad šīs lietas darīt. Pārējiem visiem paldies! Paldies arī 300 pāri Facebook live skatītājiem un arī visiem tiem, kas tikai pēc tam skatīsies, un tiksimies pavisam drīz, sekojiet līdzi mūsu mājaslapā un Facebook, tad jau ziņosim par nākamo, cerams, aktuālo jums tēmu. Paldies visiem! Paldies! Paldies par enerģiju, ko es saņēmu no jums uz redzēšanos!